Pirmkārt, labdien, un labdien visiem klausītājiem kaut kur tajā ēterā. Man jāatzīst, ka vispār sākumā es biju plānojis stāstīt par savu disertāciju, ko es beidzot aizstāvēju, un kas bija tieši veltīta pusauģu psihiskai veselībai Latvijā. Tad, respektīvi, tas, ko es pētīju, bija pusauģu emociju un uzvedības grūtības un tie faktori, kas ar tām grūtībām ir saistīti. Un es pat saliku slaidus ar datiem, viss, kā mums Latvijā sanāk. Tad es atceros, ka man ir 20 minūtes vai 25, un tad uzpļāvu, izmetu tos slaidus, un es mēģināšu parunāt tādu konceptuālāk, vispārējāk par tām grūtībām, kas pusauģiem mēdz būt. Un ceru, ka būs arī iespēja bišķiņ par to, ko var darīt, lai palīdzētu. Kopumā jāsaka ar to, ka tas gan droši vien, ka nav noslēpums visiem, kas ir izdzīvojuši pusauģu vecumu paši, ka tas nav viegls laiks cilvēka dzīvē. Šis periods ir sarežģīts no vairākiem viedokļiem. Viņš ir sociāli sarežģīts, jo no vienas puses tu esi fiziski liels pieaudzis un uz tevi skatās kā uz pieaugušo, un dažreiz prasa, ka nav pieaugušo. No otras puses tu esi bērns visādā ziņā, arī no civila likuma viedokļa. Ja, tad šī neatbilstība, ja, tad šī ambivalence, neskaidrība par statusu, bet viņš ir sarežģīts arī no smadzeņu attīstības viedokļa, jo tas, kas raksturo pusauģu vecumu, ir kā tās smadzeņu daļas, kas mums visiem ir atbildīgas par emocijām, par dziņām, par afektiem, ja, tad trauksme, bailes, prieks, ja, tad seksuāla tieksme, agresija, ja, tad zemgarozes kodoli. Tajā brīdī, kad sākas pubertāte, šī hormonāla nobriešana, tas ir signāls, ka šīs smadzeņu daļas jau ir pilnībā nobriedušas un kļūst aktīvas. Ja, tad, bet mums visiem tā pēdējā smadzeņu daļa, kas nobriest ilgi un lēni, tā ir tā mūsu pieres daiva, kas atbild par mūsu spējām šīs te visas emocijas un impulsus regulēt, bremzēt, regulēt uzvedību, regulēt emocijas. Un visu cilvēku dzīvē ir periods, kad ir ļoti daudz dažādu dziņu un afektu un emociju, bet ir samērā maz iespējas tās nobremzēt, noregulēt. Ja? Un mēs zinām, ka pubertātes periodam kopumā ir raksturīgas, piemēram, vājas spējas verbalizēt, jūtas, pastāstīt un sev pašam arī aprakstīt. Ir raksturīgas garstāvokļa svārstības, noslēgtības, spītība, disciplīnas, dažāda veida pārkāpumi, konflikti ar vecākiem, jo viens no galvenajiem tādiem attīstības uzdevumiem šajā periodā ir atdalīties no vecākiem, ja separēties, veidot savu individuālu priekšstatu par sevi. Un tas notiek parasti caur grupas piederību. Ja, tad ir ļoti, tādā brīdī svarīgāk kļūst piederēt pie kādas vienaudžu grupas, un vienaudžu grupas viedoklis kļūst bieži vien daudz svarīgāks un interesantāks par pieaugušo vecāku viedokli. Tas viss ir zināms, ja, un tas ir tas, ko sauc pubertātes krīzi. Un tad, protams, ka vecākiem bieži vien ir tāds jautājums, kā atšķirt tādu normālu pusauģu krīzi, normālu uzvedību no kaut kāda brīža, kad jāsāk satraukties, ja? Tad, kad iespējams, ka nepieciešama kaut kāda veida palīdzība vai atbalsts. Tad normas variantā šī normāla pubertātes perioda krīze, ja, tad ir tas izmaiņas uzvedībā, viņas ir pārējošas, viņas būtiski netrauc ikdienas funkcionēšanu, un viņas nav kvalitatīvi atšķirīgas no bērna personībai raksturīgām. Ja, tad tie jaunieši, kas bērnu vecuma, piemēram, ir kautrīgi vai noslēgti, ja, tad var sāsināties, bet normālas krīzes, pubertātes krīzes gadījumā, ja, tad nenotiek pēkšņi kaut kāda kardināla izmaiņa. Ja, tad, un dažreiz man te skaita mēdīju, bet bieži vien gan pedagogi, gan vecāki prasa kaut kādu vienkāršu, ja, tādu likumu. Kad ir jāsāk satraukties, kad ir jāsāk meklēt palīdzību pie psihologa vai pie psihiatra. Ja man liek tā ļoti īsi to noformulēt, tad šeit mums jāatcerās principu par to veidu, kā mēs vispār domājam par psihiskiem traucējumiem. Un par psihiskiem traucējumiem mēs sākam domāt tad, kad izpildās daži obligātie kritēriji. Un man liekas, ka tie ir ļoti saprotami. Un tad šeit pastāv tāds 3D likums. Un pirmais kritērijs, tas ir ciešanas, tas ir distress.
Kas ir saprotams, jo ja pats jaunietis cieš no kaut kā, tad viņa psihiskajā funkcionēšanā, tad, vai arī dažreiz apkārtēji cieš, tad droši vien, ka viņam ir nepieciešama palīdzība, lai mazinātu ciešanas. Medicīna ir palīdzoša profesija, mēs vienmēr gribam palīdzēt mazināt ciešanas. Tā kā distress ir saprotams pamats, teiksim, kaut kāda veida aktivitātei un satraukumam un, respektīvi, nepieciešamībai risināt. Un šeit ļoti īsi es varu pateikt, ka ja jaunietis pats jums pasaka, ka viņš jūtās slikti, tad tas ir labs signāls, uz ko vajag rēģēt. Tad, respektīvi, tas parasti nenotiek tukšā vietā. Tad nevienmēr šeit ir nepieciešama kaut kāda intensīvāka palīdzība, bet to nav jānoraksta kā vienkārši tādu kaut kādu joku. Tad tā ir distresa izpausme, uz ko ir jārēģē. Otrs D ir disfunkcija. Un tas, man liekas, ir arī saprotams. Tā ir nespēja funkcionēt, nespēja ikdienā izpildīt kaut kādas lietas, ko sabiedrība pašlaik sagaida. Tad no tava vecuma cilvēku. Tad mēs sagaidām, piemēram, ka bērns ir spējīgs apmeklēt skolu, bet pirms tam viņš bija spējīgs apmeklēt skolu, un kaut kas notiek, un viņš vairs nav spējīgs apmeklēt skolu. Tad viņš nespēja funkcionēt tādā līmenī, kādā mēs kā sabiedrība gaidām to. Tad šis ir signāls, ka kaut kas notiek, un ka iespējams tam ir jāpievērš uzmanība. Un trešais D ir deviance, respektīvi atšķirība no vidusmēra. Tad, ka dažreiz tā uzvedība ir tik ļoti atšķirīga no tādas vidējas uzvedības, ka tas var būt par signālu palīdzības nepieciešamība. Tas, ko svarīgi ir atcerēties, tad, ka mēs sākam satraukties tad, kad izpildās 2 vai visi 3 kritēriji. Piemēram, tikai ar distresu nepietiek. Es ienākot šai studijā, kā visiem normāliem cilvēkiem, man ir sociāla trauksme. Man nepatīk kopumā runāt publiski. Tad jebkura trauksme ir distres. Es ienākot šeit, izjūtu zināmas ciešanas, bet es spēju funkcionēt un izpildīt jūsu kā sabiedrības uz mani uzliktās gaidas. Es spēju parunāt un slaidus pat paklikšķināt. Cerams pateikt kaut ko kādam noderīgu, un lielākā daļa cilvēku ar tādu līmeņa distresu manā vecumā tiek galā labi. Man ir tikai distress, bet man nav disfunkcijas un deviances, un šeit droši vien, ka nevajadzētu kādam rasties aizdomas, ka man steidzīgi jāiet pie psihologa vai pie psihiatra un kaut kādā veidā, ka man ir jāpalīdz. Ja sava distresa dēļ es rakstītu no rīta konferences organizētājiem, ka zini, slims esmu, nevaru nekādīgi atbraukt, piedot, viss, tad man ir distress, bet viņam pievienojas nespēja funkcionēt. Un tas ir tas brīdis, kad būtu labi, ka kāds apkārt no maniem tuviniekiem vai es pats aizdomātos, ka varbūt tas ir tas, ar ko man jau būtu nepieciešama kaut kāda veida palīdzība. Tā kā samēra vienkārši tas kritērijs, kad mēs sākam domāt par to, ka ir nepieciešama palīdzība, un šeit disfunkcija un deviance, man liekas, ka ir saprotama. Bet īpaši disfunkcija nespēja funkcionēt, nespēja pildīt tās funkcijas, ko sabiedrība sagaida. Ar distresu viss nav tik vienkārši, jo distress, tās ciešanas, mēs mēdzam, kā cilvēki izpaust dažādi. Un īpaši ar pusaudžiem, arī ar mazākiem bērniem, bet arī ar pieaugušiem jāsaka, mēs ļoti daudz par emocijām nerunājam. Mēs nenākam un tur nesākam stāstīt par savām iekšējām emocionālām ciešanām. Tad mēs visbiežāk tās izpaužam caur uzvedību. Un ja mēs skatāmies uz distresu pilnīgi ateorētiski, mēs varam uztaisīt pētījumu, mēs varam tur ļoti daudziem cilvēkiem iedot tādas baltās lapas un lūgt par visiem zināmiem viņam bērniem, uzrakstīt, kādas viņam ir grūtības, vai lūgt raksturot ar īpašības vārdiem, kāds viņš ir. Un tad veikt tādu statistisku analīzi, meklēt apslēptos latentus faktorus, respektīvi kādām grūtībām ir tendence nākt kopā. Tādi pētījumi ir veikti daudz gadu garumā, dažādās populācijas, dažādās vecumgrupās, dažādās kultūrās. Rezultāts vienmēr ir viens un tas pats, jo konceptuāli ir tikai 2 lietas, ko mēs varam ar savām ciešanām, jeb distresu, darīt, ja tas distress mums ir. Mēs varam to pavērst pret sevi, paturēt iekšā, jeb internalizēt. Tad loģiski. Un otrs, ko mēs varam darīt, mēs varam pavērst savu distresu uz āru, pret citiem, eksternalizēt. Un tas ir arī viss. Principā, ja ir distress, citu opciju nav. Tu vai turi iekšā, vai dod uz āru. Un tas ļauj mums runāt par visām grūtībām vai traucējumiem, kas ir saistīti ar distresu.
sadalot tās divās lielās grupās. Attiecīgi mēs runājam par internalizējušiem traucējumiem, tad tas ir visas psihiskās grūtības, kas ir saistītas ar distresa turēšanu iekšā, pavēršanu pret sevi. Ja, tad, un šeit jūs redzat daudz un dažādus nosaukumus, bet tā būtība ir, man liekas, diezgan saprotama. Piemēram, trauksme. Ja, tad trauksme ir tīrs distres, kas ir pavērsts pret sevi, paturēts iekšā, satraukums, bailes. Ja, tad, un man bija sociālo trauksme, ja tad zināms distresiņš bija. Ja, tad, bet trauksme var izpausties dažādi mazākiem bērniem, bet arī pieaugušo vecumā, pusauģu vecumā. Var būt, piemēram, separācijas, jeb šķiršanās trauksme, ja, tad, kad ir bail palikt vienam. Ja, tad, neiet uz skolu, tāpēc, ka nevar šķirties no primāra aprūpētāja, jūtas nedroši, ja, tad paliekot viens. Ja, tad panika, ja, tad paroksizmālā epizodiska trauksme, kad šīs te bailes nāk uzplūdā un ar attiecīgiem fiziskiem simptomiem, specifiskās bailes, fobijas, bailes lidot, bailes, ja, tad, dažreiz runā arī par skolfobiju, bailes no skolām. Es nezinu, vai šīs ir labs koncepts, bet principā, protams, kā dažāda veida specifiskās bailes, var būt sociālas bailes, ja, tad, un arī ģeneralizēta trauksme, kas ir tāds kopējs trauksmes fons, kas izpaužas dažādās dzīves situācijās, uzmācības, obsesīvi-kompulsīvie traucējumi, uzmācīgas domas un tāda kompulsīva ritualizēta rīcība, ko mēs visi izmantojam, lai mazinātu trauksmi. Ja, tad mums rituāls palīdz, bet ja cilvēkam trauksme ir ļoti liela un ir noslēdz uz šīm grūtībām, tad tas paliek ļoti, ļoti funkcionāli ierobežojuši, ja, un tev ir, piemēram, bailes, inficēties un saslimt ar kaut ko, un tad tu mazgā rokas 33 reizes tā, ka īsti nevar iziet no mājas, tāpēc, ka nevar nobeigt šo te kompulsīvo rīcību. Trauksmi var just psihiski, un tad mēs to saucam par trauksmi, bet trauksmi var just arī caur ķermeni, jo trauksmi ir somatiskā komponente, fiziskā. Ja, tad, kad mēs esam satraukušies, mums sāk sīsties sirds, mums mainās elpošana, mums ir dažādas sajūtas ķermenī, mums griežās vēders, ja, tad, respektīvi, tas ir tas, ko sauc par somatizāciju. Un, protams, ka gan bērnu, gan pusauģu vecumā tās spējas aprakstīt savas emocijas, ja, tad saprast pašam priekš sevis, ielikt tās emocijas vārdos, vēl nav līdz galam nobriedušas. Ja, tad līdz ar to somatizācija ir liela problēma. Un, ja es tādu pērli no savu promocijas pētījuma, ja, tad viens no lielākiem korelātiem saistītām grūtībām, ja, tad, kas prognozē to, vai pusaudzim būs nozīmīgi internalizējuši, jeb emocionāli traucējumi, ir somatiskās sūdzības. Ja, tad tiem jauniešiem, kas atkārtoti nāk pie ģimenes ārstā ar sūdzībām par galvas sāpēm, par vēderas sāpēm, par visu maluņu sāpēm, ja, tad ir kaut kāda 5 reizes augstāka varbūtība, ka viņam ir nozīmīgas internalizējušas grūtības. Ja, tad, un šīs ir viens pamats, ja, tad, ja cilvēks ļoti bieži slimo, ja, tad ļoti bieži nāk ar dažāda veida somatiskām sūdzībām, tam īsti nevar atrast tādu bioloģisko pamatu. Protams, ka ar lielu varbūtību tas ir distres, kas ir paturēts iekšā, ja, tad tā ir internalizācija. Dažādi ar stresu specifiski saistīti traucējumi un, protams, ka par vardarbību un tās sekām jau daudz šeit šodien ir runāts. Es nepakavēšos, bet ja mēs runājam par tiem datiem, viens no arī galvenajiem riska faktoriem gan uz internalizējušiem, gan uz eksternalizējušiem, respektīvi gan uz emociju, gan uz uzvedības grūtībām pusauģu vecumā arī Latvijā bija ņirgāšanas pieredze. Ja, tad gan tie jaunieši, kas cieš no ņirgāšanas, viņam bija ļoti paaugstinātas izredzes, tīpaši uz internalizējošā loka grūtībām, bet arī tiem jauniešiem, kas paši iesaistās ņirgāšanas uzvedībā, ja, tad viņam ir būtiski paaugstinātie riski, ja, tad tas ir grupas, kuram noteikti ir jāpievērš uzmanība. Protams, ka klasiski internalizējuši traucējumi ir arī garastāvokļa traucējumi, depresija, distīmija, pazemināts nomākts garastāvoklis, ja, tad enerģijas, prieka, pozitīvo vispār afektu trūkums, ja, tad tas viss ir distres, kas ir paturēts iekšā. Ēšanas traucējumi arī. Un tad ir otra grupa, tad ir eksternalizējuši traucējumi, jeb uzvedības traucējumi. Tad tie ir gadījumi, kad cilvēks, viņam ir distres un viņš to pavērš pret citiem uz āru.
Un tie ir citi nosaukumi, citas diagnozes, tie ir uzvedības traucējumi, tad socializēti, nesocializēti, opozicionāri izaicinoši, tad hiperaktivitāte, hiperkinētiski uzvedības traucējumi, vielu kaitējoša pārmērīga lietošana pieder pie eksternalizējušu grūtību loka, dažāda veida riska uzvedība, paradumu un ziņu traucējumi. Tad bišķiņ cits tas grūtību loks. Un šeit, protams, ir daudz interesantas lietas, tik daudz laika man nav, bet viena interesanta lieta ir, ka mēs visi to darām. Respektīvi, tā ir conditio humana. Tad tā ir cilvēka situācija, mēs visi, kad mums ir distres, vai turam iekšā, vai dodam uz āru. Un principā par sevi to būtu labi apzināties. Bet, protams, ka to būtu labi apzināties arī par savu pusaudzi, tad vai viņš ir internalizējis, ko viņš dara tad, kad viņam ir grūtības. Viņš tur iekšā vai izpauž to uz āru, jo tas veids, kā mēs varam palīdzēt šos divos gadījumos, ir principiāli atšķirīgs. Bet tie veidi, kā mēs varam palīdzēt, viņi tik ļoti nav atkarīgi no tā, kā mēs konkrēti nosaucam šīs grūtības, vai tā ir panika, vai šķiršanās trauksme, vai somatizācija, vai depresija. Tad grupas ietveros palīdzības metodas, kas ir efektīvas, būs vienādas. Bet viņas būs ļoti atšķirīgas starp tiem emocionāliem un uzvedības traucējumiem. Un runājot par to, kā mēs varam palīdzēt, pirmkārt, protams, ka cilvēkam ir distress, un tas atkal mums visiem strādā, vislabāk, ideālā variantā mēs gribētu novērst distresa iemeslu. Ja par tevi, ņirgājas skolā, tad ir diezgan grūti kaut ko lietas labā darīt, kamēr šī vardarbība turpinās. Tad, protams, lai mēs varētu veiksmīgāk tikt galā ar tām grūtībām, kas ir radušās distresa rezultātā, tad mēs vislabāk varam tikt galā sākumā likvidējot distresa iemeslu. Nevienmēr tas ir iespējams, un dažreiz arī tie iemesli ir ļoti subjektīvi. Un iekšēji. Un tad, attiecīgi, šeit gadījumā ir lietas tālāk, ko mēs varam darīt lietas labā. Un, ja es runāju par tādu savu pamata kompetenci, tad par tādu psihiatrisku ārstēšanu, tad pamata mērķis ir palīdzēt jaunietim pārstrādāt un izpaust emocijas, apgūt šīs nepieciešamas pašregulācijas prasmes, pamazām trenēt šo spēju regulēt emocijas. Protams, ka strādāt ar vidi, ar ģimenes vidi, ar skolas vidi. Un galu galā palīdzēt bērniem realizēt savu potenciālu, attīstīt savas stiprās puses un veicināt viņu spēju pretoties distresam, jo distres mūsu dzīvē vienmēr būs. Un tādas globālas rekomendācijas. Atkarība no tā, cik izteiktas ir šīs grūtības. Protams, ka ja grūtības nesen sākušās vai nav ļoti izteiktas, mēs nemetamies virsū ar kaut kādu psiholoģisko terapiju. Ļoti daudz ko var izdarīt, vai arī medikamentozo terapiju. Ļoti daudz ko var izdarīt pats cilvēks un runāt par vidi. Mēs gribam mazināt riska faktorus. Šeit svarīga sadarbība ar skolu, ar citiem dienestiem. Par to ir daudz runāts. Mums ir jāpārtrauc tā situācija, kas rada distresu. Ļoti daudz, ko var palīdzēt, samērā vienkāršas lietas, dienas režīma sakārtošana, ar uzsvaru uz miega režīma sakārtošanu, un to dažreiz grūti pusaudzim ir izdarīt, bet, ja izdodas palīdzēt, tas būtiski maina tad pašsajūtu. Fiziska noslodze, regulāra fiziska aktivitāte, tad diēta, tad it kā vienkāršas lietas, visi to zina, bet ne visi zina, ka ja mēs runājam arī par mūsu psihisko stāvokli, tad tas ir tas, kas dod milzīgu pienesumu. Un dažreiz ar to pietiek. Vienkārši ar atbalstu līdz cilvēku vai kaut kādu zemes intensitātes atbalstu. Ja ar to nepietiek vai traucējumi, grūtības ir izteiktākas, tad tādā brīdī var būt nepieciešama intensīvāka psiholoģiskā palīdzība, tad vai individuāla vai ģimenei kopā. Un ja ar to nepietiek, tad ir lietas, ko mēs varam tā skaitā izdarīt ar medikamentiem. Un tas pēdējie divi slaidi - īpatnības, kā atšķirās internalizējušo un eksternalizējušo traucējumu tās efektīvās intervences. Pie internalizējušiem traucējumiem - trauksme, depresija, somatizācija. Tad tās psiholoģiskās intervences, kas ir efektīvas, viņas būs vairāk atkarīgas no principā bērna vecuma. Jo ar mazākiem bērniem, protams, ka nevienam nav fantāzijas, ka mēs viņu varam nosēdināt kreslā un 50 minūtes runāt par emocijām, jo tas tā nenotiks. Tad ar mazākiem bērniem mēs izmantojam
psiholoģiskās palīdzības metodes, kas nebalstās valodā. Ja? Tad, piemēram, smilšu peļu terapija, mākslu terapijas dažādi paveidi, strādājam, kā Arta pirms manis runāja, caur zīmējumiem, ja? caur kaut kādu neverbālo mēdīju. Ja, tad ar bišķiņ lielākiem bērniem, tuvojoties pusauģu vecumam, vispār ar pašiem mazākiem bērniem, ja mēs runājam par 4-gadnieku, tad ar pašu bērnu mēs nestrādājam, jo mums ir jāstrādā ar vecākiem. Ārstējot mammas trauksmi, mēs varam daudz labāk palīdzēt tam 4-gadniekam ar trauksmi vai visas ģimenes sistēmas kaut kādas grūtības, vecāku attiecību problēmas, mēs bērnam palīdzēsim visvairāk. Kad mēs nonākam līdz pusauģu vecumam, protams, ir svarīgi darīt arī tās iepriekšējās lietas, strādāt ar ģimeni, bet pusaudzis jau ir pietiekoši atsevišķs cilvēks, ar viņam jāstrādā arī konkrēti, ja, tad individuāli vai grupā, un tad var arī izmantot dažādas runājamas terapijas, ja, tad kognitīva behaviorāla terapija vai psihodinamiska vai interpersonāla terapija. Visas šīs metodas ir pierādījušas savu efektivitāti, internalizējuši grūtību korekcijā. Un ja ar to nepietiek, un tāpat šīs grūtības ir izteiktas un saglabājas, tad mēs zinām, ka ir medikamenti, ko mēs potenciāli varam izmantot, lai mazinātu šo distresa intensitāti un kaut ko simptomātiski mainītu. Bet tas, ko ir jāatcerās par medikamentiem, ir, ka neviens medikaments nemaina tavu dzīvi, nemaina to attiecības, kas ir skolā vai kas ir ģimene. Vienīgais, ko dod medikaments, ir uz brīdi, kamēr zāles tiek lietotas, viņš samazina kaut kādu simptomu, un mūsu gadījumā internalizējušu traucējumu gadījumu tā ir trauksme. Ja mēs runājam par eksternalizējušiem traucējumiem, uzvedības traucējumiem, vielu kaut kādu lietošanu, ja, tad tās lietas, ko es jau pieminēju, tad šeit svarīga lieta, ka neatkarīgi no vecuma, vai tas ir mazbērns, vai tas ir pusaudzis, mums nav jēgas strādāt tikai ar to bērnu. Ja, tad, jo uzvedība rodas vidē, un ja mēs nestrādājam ar to vidi, kas ir apkārt, mēs nevaram palīdzēt. Ja, līdz ar to arī pusauģu vecumā, ja ir nopietnas uzvedības grūtības, mums ir jāstrādā ar visu ģimenes sistēmu, ja, tad vecākošanas prasmju uzlabošanas grupas, ģimenes terapija, sociāla palīdzība, ja, tad, un visvairāk ar to vidi, kur tā uzvedība izpaužas. Ja tā ir skola, mums nekur mēs neliksimies, mums ir jāstrādā ar skolu. Un, ja runājam par medikamentozo terapiju, ir tā, ka ja zem uzvedības grūtībām ir arī neirālas attīstības īpatnības, droši vien, ka ir dzirdēts uzmanības deficīts un hiperaktivitāte, kas ir, vakar biju radio un runāju par šo te jautājumu, pietiekoši aktuāla lieta, bet tas ir neirālas attīstības īpatnības, kas dod impulsivitāti. Ka tu esi impulsīvs, tev grūti bremzēt. Protams, ka cilvēkiem, kuriem ir šīs smadzeņu attīstības variants, ja viņam ir distress, ir lielāka varbūtība, ka viņi to izpaudīs uz āru, jo nav bremzes. Ja apakšā ir UDHS var simptomātiski palīdzēt ar medikamentu palīdzību, cita grupa, ja, tad tie ir stimulējuši medikamenti, kas stimulē bremzi uz brīdi. Ja, tad, bet kopumā, ja mēs runājam par tīriem uzvedības traucējumiem, tad mums ir ziņas, ka principā uzvedību ar zālēm mēs izārstēt nevaram. Ja, tad mums ir jāstrādā ar bērnu un ar vidi, lai viņam palīdzētu. Ar to arī viss. Izcili iekļāvāties laikā. Praksē, pieredze tomēr ir. Liels paldies, tiešām tas ir ļoti būtiski. Palūkosim, vai ir kādi jautājumi arī no auditorijas. Jā, ir. Bērnam nav draugu. Kā vecākiem iesaistīties? Kā palīdzēt? Ja mēs runājam tādā grūtību, pirmkārt jautājums, vai tā ir grūtība, vai viņš pats to izjūt kā grūtību. Un visbiežāk, protams, pusauģu vecumā sociālas komunikācijas grūtības, viņas ir grūtas pašam, ja, tad vientulības sajūta. Visbiežāk viens iemesls varētu būt, ka nav prasmes, ja, tad sociālas komunikācijas prasmes. Un otrs ir, kā arī tas distresa internalizācija. Tie internalizējuši traucējumi var bieži vien izpausties kā grūtības tai sociāla komunikācija. Pamatā var būt trauksme, ja, tad, un šajā gadījumā, ja mēs runājam par trauksmi, ja, tad tādā globālajā līmenī trauksmi nevar pārvarēt nesaskaroties. Ja, tad līdz ar to, ja mēs runājam par tādu diezgan maz izteiktu, bet tādu sadzīves līmeņa trauksmi,
Protams, ka tas, kas var palīdzēt, ir iespējas tomēr komunicēt dažādās vidēs. Klasē nav vienmēr tā vieta, jo klasē ir savākti cilvēki pēc dzīvesvietas, pēc kaut kāda cita principa, kuram iespējams nav nekā kopīga, un jaunieši, kas ir jūtīgi, kam ir kaut kādas grūtības sociāla komunikācija, viņiem var būt grūti veidot attiecības šādā vidē. Parasti vieglāk to darīt, ja ir kaut kāda vismaz viena lieta, kas jums ir kopīga, un to vieglāk ir izdarīt interešu izglītība. Ja tev interesē, nezinu, kas programmēšana, tad ok, tad labi, ja ir iespēja, ja tad to interesi izpaust, iet interešu izglītība, tur būs vieglāk ar citiem, ja tad tas attiecības veidot, bet tas var būt da jebkas. Ja tad, tas ir tāds. Ja, respektīvi, ja ir grūti, tas, ko mēs varam kā pieaugušie palīdzēt rādīt šīs te iespējas, un ja tās grūtības tiešām izskatās, ka ir ļoti lielas, tad var sākt meklēt kaut kādu palīdzību no ārpuses, mentorēšanu vai psiholoģisko palīdzību, lai saprastu, kādi ir iemesli, jo iemesli var būt dažādi. Kā tēvu iesaistīt vai pierunāt iesaistīties kopējā ģimenes problēmu risināšanā? Kā racionāli viņam pamatot šo nepieciešamību? Labs jautājums. Dzirdu sāpi. Ja tad, droši vien, ka ir dažādas kulturālas lietas, ja tad mēs runājam par to, kā mēs puišus audzinam, ja tad, un tāds stereotips, kas ilgstoši sabiedrība funkcionē, pirmkārt, ka vīrieši par emocijām vispār nedomā, nerunā, ja tad neraud, un protams, ka tas atspoguļojas arī tai priekšstatā par to lomu, ja tad bērna audzināšanā. Dažreiz palīdz kaut kādā ārējā mediācija, dažreiz to ģimenes sistēmā ir grūti, ja tad atrisināt, ja tad, dažreiz ir vajadzīgs tas cilvēks no malas, kas var palīdzēt salāgot tos dažādus skatījumus uz audzināšanu vai uz bērnu, ja tad, bet dažreiz palīdz apelēt pie ciešanām. Ja, tad, jo, ir kaut kādas grūtības, mamma redz šīs grūtības, tētis kategoriski noliec, bet grūtības jau ir kaut kādas. Ja, tad, un kaut kā tas gan ģimenes dzīvi, gan konkrēto vecāku ietekmē. Ja, tad, tas ir tas, pie kā var pieteikties. Labi, tev nav problēma, bet man ir problēma. Ja mēs esam ģimenē, tad tas ir tāds līgums, kas ir noslēgts, ka mūsu problēmas ir kopīgas. Tad aizējam risināt manu problēmu. Tev nav, bet atnāc līdzi un risināsim. Ja, dažreiz tā var iesaistīt, bet protams, ka jā, tas ģimenes situācijas ir ļoti dažādas.